Tā, labu vakar, puiši meitenes. Esmu savā darbnīcā, piedodiet, te klepoju visos video, bišķi laikam esmu apaugstējies. Lūk, tātad darbnīcā, gribēju pamainīt fonu, jo visu laiku es sēžu štābiņā un tur stikla paketes un tā. Tātad klausieties video nosaukums Allans Parjants un 666. Kā jūs redziet, kādu laiku apakaļ es piesējos savā kanālā šiem visiem labklājības evaņģēlijas sludinātājiem Latvijā, sākot ar tur, nezinu, Ļeģājevu var saukt un Jencītis, un tad uzpeldēja Allans Parjants, un, kā es teicu, nesen es atradu viņa video, kur viņš bija gandrīz 2 stundas 20 minūtes pilnīgi atzinies, tādu garu video uzrakstījis, ka viņš tic labklājības evaņģēlijam kaut gan visā pasaulē, kas tam tic, tādam viltus maldu, ja tāds nemaz nav, ir pilns YouTube ar kanāliem, kas visu, krieviski razablačājiet no atspēko ceļ gaismā un parāda, ka tā nav, jo Bībelē ir tik daudz visas rakstvietas, un es par to esmu noguris ar runāt, bet, ir jāsaņemās un jārunā. Video ir, kāpēc Allans Parjants, un tur Jencīts un Ļeģājevs, un es nezinu, jebkurš cits, kurš arī aiz šiem cilvēkiem iet, te nav runa, ka tikai 3 kungi kaut kādi, piemēram, pie Parjantsa, ja tur ir šie cilvēki, nē, tas jau, klausaties, es viņu kā piemēru ņemu, jo Bībele jau mums saka uz dažādu tur rangu un statusu ticīgajiem, kad daudzi atnāks, jeb atnākot sātanam ar savu piedāvājumu, savu šo, nezinu, uz pieres, uz rokas, zīmes, uzlikšanu, uzspiešanu, vienalga, kā tas iztīsies, kā tas būs, Dievs ir brīdinājis. Un arī mēs saprotam, ka, pēc rakstiem mēs redzam, ka to pirmkārt pieņems neticīgie, ja, lielos vilcienos, es domāju, visi. Un pēc Bībeles var redzēt, var saprast, ka to izdarīs arī ticīgie, atteiksies no Jēzus un kāpēc, un stāstu Parjants ir šis Trojas zirgs, teiksim tā, Latvijai. Un ir jāceļ gaismā, un ir jāmēģina, kā krievs saka, topīt viņu, kā saka, gremdēt. Jo kas notiek? Sātans ir atnācis, gribu atkal lēnām, mierīgi un pareizi. Sātans ir visu laiku meklējis, kā ticīgajiem tik klāt. Ja? Kā ticīgajiem tik klāt? Caur ko? Vieniem viņš pasaka, ka var dzert, ja var iedzert, un tie dzer. Un tie iedzer. Vieniem pasaka, ka var, nezinu, tetovēties. Tie tetovējās. Vieniem sātans iemāna, kā saka, iebaro, ja? Iebaro, ka var tur, daudz ko var. Ja? Tad, ka grēku bišķi var mazās dozās, viss ir normāli. Galvenais, sātans nocitē to rakstvietu. Un atnes visiem, un arī man to nesaka, es tur masturbēju un porno skatījos, viņš atnesa taču un teica, klausies, bet veci, vai Bībelē nav teikts tā? Sātans man cipsē un saka, jo es to biju zinājis un biju lasījis, un viņš man to atnes un saka, klausies, bet taču ir teikts tā, ka tu lītās akal atzīsies savā grēkā Dievam, viņš ir uzticams, viņš ir taisns, un viņš tev akal piedos. Un es, uzklausīju, un gadiem tā darīju. Kā saka, tikai nodračī, pasties porno, akal oj, Dievs, oj, un un ah, un šo, un paiet tur dienu, 2, 3, un akal tu dari to pašu, un tādī brīdī es gāju pie Alvi. Ja, Alvis Sauka draudzē, un viņiem smuki katru svētdienu ir, ka tur vari viņi pieņem vakarēdienu, bet pirms vakarēdiena taču katru, kur mani var redzēt bišķi, bet pirms vakarēdiena taču ir šitā grēku nožēla, iedod tev minūtīti 2, kurā tu atkal vari pateikt
atkal kārtējo, Dievs piedod, Dievs piedod, Dievs piedod, ja? Tad tu paņem vakarēdienu, aizēji mājā, pirmdienas rīts, otrdiena, visas 5-6 dienas atkal sit kulakā, dračī, porno skaties, daudz ko citu arī. Es to kā piemēru saucu, jo tā bija mana bēda. Visus 54 gadus, teiksim, tā, cik man tagad ir, ja? Un nu lūk, un tu tikai, un Sātans saka, bet pagaid, bet vai rakstos tā nav teikts? Nu, paklausieties. Tas jums tikko neatgādina, ka viņš pienāca ar pie Jēzus un citēja, jau vecīt, bet viņš ir teikts tā, nu tu ko, nu kā, nu. Nu, Sātans nekad neatnāca pie manīm un nepateica, klausies, ja tu dari apzinātu grēku, kur tai laulības pārkāpēja Jēzus teica, es tev piedodu, bet ej un vairs tā nedari. Ja, tad tajā brīdī mēs saprotam, ka viss nogriezts kā ar nazi, nē, tu nedrīksti, dari, ko gribi, hoģ kūleņus met, hoģ augstā upē lec iekšā, hoģ, kā es visiem saku, hoģ galusien mezglā, ja? Tu vairs nedrīksti to masturbēt un darīt. Vot uzsien mezglu un staigā kaut vai, ja? Nu, pēc rakstiem tā žargonā. Sātans saka, nē, pagaidi, vecīt, tu vari, bet tikai tu atkal pasaki, Dievs piedod. Jo raksti saka, ka Dievs atkal piedos, viss kārtībā. Un šitā līdz brīdim, kamēr pienāk tava nāve. Pienāk tava nāve, un Jēzus tevi neielaiž debesīs. Un ragainais vēlāk berzē rokas un saka, vecīt, kā es tevi ar šito foršo doktrīnu, ar Dieva vārda palīdzību, kā es tevi apčakarēju. Paskaties, kā man izdevās tevi apčakarēt. Un tu noticēji man, kad tikai grēko, tik atzīsties, un atkal grēko, un tā ir kristīga dzīve, un tā ir svēta dzīve, un tā ir pareizi, un tu tā ej uz debesīm. Nu, viss jau, un zēni tā nav, Dievs saka, vecīt, kirdik tev ir beigas, ja? Ej prom no manis ļauna darītāji, tā kā tas ir tik nopietni. Labi, ieplūdu ne tajā jomā, Alans Parijāns, zīme 666, nauda, labklājība, evaņģēlijs no Sātana, ja? Ko gribu teikt? Ir jāsaprot, kas ir šī naudas lieta viss tāds, ja? Šie cilvēki, ko Parajāns māca, es par Latviju runāju, pagaidām, ja? Un to variet ielikt jebkurā citā mācītājā, kurš tev močī pa naudām un kurš ir labklājības evaņģēlijas sludinātājs un saka, ka tas ir no Bībeles un pareizi un davai dari un nu lūk. Bet šis ir, ko viņš dara? Tie cilvēki, kas ir ar viņu, jeb ap viņu, tur klausās, nāk un, es nezinu, zālē vai kur viņi tur mācās kopā. Šī Sātana maldu mācības ar viņu ir ienākusi citos cilvēkos. Tad viņš ir tajās savās 2 stundas 20 minūtēs par šo ticību tur centies. Es visticamāk, es neskatījos to video loģiski, bet ja tāds ir, tad es saprotu, ka viņš darīja visu, lai noteikti sauc rakstvietas un citēja Bībeli kā velns, ja, un teica, veči tikai, come on, dodiet man tik jūsu piķi. Nu, lūk, un tie cilvēki, kas šādos maldos ir iemācīti, ievesti un dzīvo, ja, pēc Bībeles mēs arī redzam, ka tik daudz ir, es tagad baigi negribu garo akal video, gan Salmana pamācībās ir teikts par naudu, par mantas kāri, ko tā dara, kur tā aizved, ko tā ieved, ir tik daudz rakstvietas par naudu, par mantu, par bagātību, par sirdi, par to saikni starp mantu, bagātību, sirdi, ja, un visu šito te. Un ja tā tagad bagātība, kur tava bagātība, tur tava sirds, un tad, apšiem, nu, saprotiet, un pēkšņi tagad pienāk šitāds cilvēks ir Parajāns sapotēts un parādīts, ka ķipa no Bībeles un viss pareizi, un pienāk tagad diena, un Antikrists pasaka, vecīt, viss tagad, skaties, tava bankas Latvijā un pasaulē vairs nav skaidrā nauda, ir kartiņas, konti, ir kas tur viss, ja, un džekam ir baigais piķis un Parajāns un visi tur, kā saka, šokolaģe, merši, bembi un pārējās lietas, ja, un pēkšņi viņam saka jau, zēni viss, cauri jūs vairs neko nevarēsiet, no rītdienas, viss, nu, vai no šodienas, ja, nu, kurā brīdī viņš tur, kā saka, saķers. Šie cilvēki uzdod tad reāli jautājumu, davai, bet godīgi, nevis tulītās visi, apmēram, nu, poga, Anģa, beidz, viņi ir tādā stiprā mācībā bijuši, kā viņi stāsies pretī, atteiksies, un kā Krievs saka, umrjot v mučeničiskoj smirti za Jesusa. Ja, nu, mocekļa nāvē mirs par Jēzu. Tie cilvēki
atkal, kā es teicu, vai daram uz jaunu BMW X, antikrista laikā, ja tagad ir kaut kāds jau X6, 7, 8, antikrista laikā būs kaut kāds X12 jaunais, piemēram, jo pat cik drīz jau tas viss te būs, tā līkstam uz to jauno X12, X13 modeli. Es vismaz tikšu, kā saka, dzīves pēdējos stundiņas nobraukāt ar jaunu BMW, jo es redzēsiet, ka visi zaudēsiet man. Un šie cilvēki pateiks, nē, tu ko, vecīt, viss še antikrist, ņem manu bembi, manu piķi, visu, ko man Jensīts ļečīja, ko pārējāns, es varu, mana sirds ir brīva, es atlaižu savus 100, savus 1000, savus īpašumus, savas mājas. Antikrist tev, vecīt, apžēlojos, atstāja man tikai šito darba robu. Reku mani darba robā, ja? Es tā smejoties, ja? Es nezinu, Parajans jau tur staigā Kalvins Klein apakšbiksēs un kādus tur tos tamponus lieto firmenujus, visus tampaks un tā, ja? Bet labi, stāsti par to, ka zēni, netēlojiet, kā saka, slimas govis, ja? Un nemelojiet sevi un nemāniet sevi. Tie cilvēki, kas uz šīs zemes ir šajā evaņģēlija viltus, šajā visā naudas labklājības mantas, viņi ir tur jau ar savu sirdi, jo Sātans ar šiem sludinātājiem, tu tā nevari vienkārši tā apmēram, kā mēs pēc Bībeles redzam, viņš saka, es ticu, ja, tad viņš ir ticībā iesūcis, iesakņojis, tas ir tas ir viss, ja, tu nevari tā, viņš nav brīvs, viņš jau tajā ir sabojāts, viņš jau ir, tas tā kā iedomājas ābols, tārps taisās ābolu ēst, ja, un tārps vēl pa ābolu tik rāpo, ja? Tas tā kā, kad Alans Parjāns, es saka, es ticu tam un tam, tas nozīmē, ka tas tārps jau ir ticis iekšā, iegrauzies caur mizu, jau tur kaut kur iegājis sirdē, un tārps jau ir tur paspējis padarboties pa iekšu, un visu izgrauzis izēdis, un tad tu ar nazi, es esmu ēdis, tārpainus ābolus redzējis, ar nazi pārgriez uz pusēm un pasties, mamma, pa kreisi viņš ir tur tunelīti ābolā, pa labi, viss brūnās kakiņas, viss jau tu to ābolu vienkārši izmet ārā, jo tas tārps ir kā ticis iekšā tā visu satuneļojis, sagrauzis un piekakājis. Tā ir tāda līdzība par to kas notiek ar cilvēku šīm visām, jo arī man ir tik daudz, man ir kompresori, man ir darbnīca, es jums parādītu, man ir 1000, man ir mašīnas 2, man ir piekabes, man ir rekur Milvoki zāģi, man tur ir iekārtas, man rekur viena ņerža veikas skurstenis, tur 1000 maksā ar visu krāsni kopā, man ir tādiem 1000 vērtīgas lietas, viss mašīnas, džips man ir jauns no salona, tur maz braukt stāv ārā, un kas tas viss man nav, mēmie 1000. Mīļie cilvēki, es esmu pateicīgs Dievam, ka es tam visam neesmu piesējies. Es tikai, lai man šito robiņu atstāja, lai es ārā tur krūmos nenosalstu, ka man būs kaut kur jāslēpjās, kā saka, dzīvība sava jāglāb, ja, kad antikrists sāks vajāt 3,5 gadus visas svētos un ir teikts, un svētos uzvarēs, ja. Tie tiks uzvarēti un pieveikti. Tā kā būs Bībele skaidri un gaiši pasaka, zēnu meitenes būs tādas bēdas, kādas līdz šim pasaulē. Ja mēs tagad paskatāmies, kaut kāda Belgorodā nokrita raķete, jo Ukraiņi vai kas tur trieca un Krievi notrieca un pašiem uzkrita virsū un tur Belgorodā rādīts tantes guļ un bļauj. Un ja mēs redzam, labi, tur Belgoroda Krievi, bet tie Ukraiņi, kurus savukārt Krievi bombardē, pasēdies kādi 100 000, tur ir līķi, rokas, kājas, asinis, viss, ja. Un mēs redzam, ka tur, nezinu, mēs šito visu redzam, ja. Un mums citam jau liekas, tie, kas tur ir bijuši tādā zavaruhā, tie pateiks, vecīt, es biju tādā, ka tu diez vai tādu, un viņam tas liksies, tas ir ja. Tad Bībele saka, saliet šito visu 10 reizes kopā, vai 100 reizes kopā, ja. Kā būs antikrista laikā. Un nemelojiet sev un nemāniet sevi. Un šobrīd tautieši atveriet acis. Es jūs vienkārši aicinu, saucu šie cilvēki visi. Antikrists teiks, tā ir kartiņa, un tajā kartiņā viss tavs ir iekšā. Rīt tu varēsi bembi uzpildīt, tu varēsi braukt tur, tu varēsi iet tur, tu varēsi darīt to, tu varēsi turpināt. Jo tāpēc, ka, mēs visi esam kaut kādā projektos iekšā, piekrīti vai ne?
Vienam plānots jaunedēļ nopirkt veļas mašīnu, vieni tur kaut kādu dzīvokli sāk remontēt, ir uzsūtītas mēbeles, vieni ir pieteikuši to, vieniem ir tas, vieniem ir kredīts uz 20 gadiem, vienam ir tas, mēs visi esam finanses saistībās tādās, ja vienu dienu kaut kāda banka vai kas apstājās, tad mums tur ir ČP un tad mēs tur knapi un kaut ko un to. Kā es visiem saku, lielveikalā vienu dienu kases nestrādā 3 dienas, un ja tev ir tikai nalička, pirmais jautājums padomā, ko tu, ja tev ir tikai karte, bankas karte, un tur nestrādās kaut kas vai ko vai kā, un naličku neņem, un viss, jā, tu esi bez ēdiena, bez pārtikas, tad kas tavā leduskapī ir, tas ir tavs pēdējais. Zēnu meitenes, ka šito visu saliek kopā, kad sāksies šāds haoss uz zemes antikrista laikā, un tas būs šausmīgs, plus vēl tur vardarbība, un tur sitīs, spīdzinās, ķers, darīs, palasiet, skatieties, ko atklāsmes grāmata saka, un domājiet tam visam līdzi. Kā tas viss būs. Tāda Parajans un viņa kā saka, un draugi un biedri, zēni būs pirmie, kas pateiks labi. Bet cīt, lai es varu turpināt dzīvot, tu traks, esi mani projekts, es vēl te zinu kristiešus uzņēmējus, pastādies noteikti Peļģāja un prieka vēstīs, kādiem piedara firmas un kas kādi ir tur un Liepājā ir kaut kāds kristieši tur šitas tev vai tik nav Laskana, man liekas, ka tas ar kristiešiem ir lielais baļtu uzpirkšana un pārstrāde vai kas tur eksportu uz ārzemēm, Laskana, iegooglējiet, Laskana, man liekas, bija īpašnieks kristietis. Tu esi zēni, saprotiet, visi šie cilvēki un tikai tagad pasakiet, ka tu esi pie tādas, kā saka, lietas, mantas, bagātības, ja tu pie tā esi audzināts, ja tev tas ir svētdienā ļečīts un mācīts, un tu to esi uztvēris, un tagad sātans tev ir ievedis, un to ar to esi piepildīts, un tu tajā dzīvo, un tajā staigā, un tas ir tava, var teikt, elpa, ja, jāsaprot, ka tas viss ir negatīvā nozīmē, ja? Ka tas nav no Dieva, jo Dievs arī par to pašu bagātnieku, par to kamielim vieglāk iziet caur adatas aci nekā bagātniekam debesu valstībā, mīļā cilvēki, tik daudz rakstvietas, ja? Tāpēc es jums vēlreiz saku, nemelojiet man, Allans Parajans un visi pārējie, droši varu teikt, pasaules šie labklājības sludinātāji un viņu sekotāji, visi pieņems velna zīmi, ja? Pieņems, lai varētu dzīvot tā kā bija dzīvojuši, jo viņi nav gatavi, nav un nebūs gatavi. Ja jau šodien tas viss tiek uzņemts, pieņemts un tajā tas tiek iesūkts sevī kā ar sūkli un no skatuves to dara, taču sātans, jūs saprotiet, pastieties, es tikko arī uzliku vienu Allana kaut kādu mazo video, tādu kursoru tikai, ja, pēdējo kaut kādu ticības plāni vai kā viņam saucās kaut kāds ticības tur, tikko dienu apakaļ kaut kāds, laikam, kaut kas ar ticības plāni vai kaut kādi tādi, es tikko, labi, tur cits stāsts par to nosaukumu, es saprotu, ka viņam ir plāni, kā akal nopirkt jaunu to un jaunu šito un redzu, kā čalis, var redzēt, ka cilvēks ir šajā naudas apstieti, labi, es viņu vēroju, vienkārši to video kursoru uzliku, un viņš negāja tas video man skaļi, un es nedzirdēju, par ko runāja, es tikai muti plāta, es tā speciāli, lai es, vienkārši, un es pavēroju to cilvēku no malas žestus un kustības. Tas būs jauns video, bet šie kustība, šie žesti, šis viss ļoti daudz ko par viņu izteica man, jo Bībele saka, ka mums visiem kaut kāds gara dāvanas, iespējams, ka man ir kaut kāda gara atšķiršanas dāvana, nezinu, jo es, kad šitos visus skatos, sāku ieskatīties, es uzreiz ieraugu pilnīgi to, ko neviens cits neierauga, ja? Un, mīļie, pasakiet, ka nav tāda dāvana, gara atšķiršanas dāvana. Ir Bībele par to runā. Es nelielos, neplātos, nezinu, vai viņa man ir, bet ja es šito visu, man tas tā uzpeld, no kurien es šito visu es dabonu un ko es runāju, ko es redzu. Jautājums, kāpēc citi to neredz? Tāpēc, ka Bībele saka, visiem nebūs šī. Cits atkal varbūt tur dara reku to un cits to un skolo un telpas lauka un pastieties, kādas tas gara dāvanas ir. Es nezinu, es tikai tā ieminos, kāpēc es šito visu saprotu, redzu un man tas tā kā atklājās, kur tad es to no vangas dabūju dzirdēt, ja? Kā saka, netakšu, ja? Tā kā zēni, tāpēc lūdzu, viņi pieņems visi šie naudinieki, bagātnieki, evaņģēlisti, labklājības pieņems zvēra zīmi, un pieņemot zvēra zīmi, tad atcerieties zēnu meitenes, viņi varēs turpināt 3,5 gadus, kā antikrists valdīs un ļaus, ja? Un viss būs ok, bet viņi ir zaudējuši pestīšanu. Tātad šie cilvēki lūk, un viņi turpina mierīgi no kanceles ar smaidiem sludināt un mācīt, un sātans ir atradis šādus uzvārdus, Ļeģājevs, Jensītis, Parajans, jāapstāsta, vai vēl kādi nav, kas sludina Latvijā, bet tādi izteiktie ir šie